šāvu redzi braucu te pa Imantas Hurstens, tas ir mans liecinieks, tas ir Rīgā Imantā. Tikko bija Imantas tirgu. Žēl, ka nebija, tirgu iegāja nebija līdz fotoaparāts. Zini, ko es tur redzēju? Redzēju kaut ko baigi. Normāli, laikam, ja jau tirgu, publiskā vietā viss normāli. Zini, ko tur gāja garām, tur tirgo desas. Un vienā tādā bļodā sagriezti visi tie galiņi no desām, no gaļām, no galiņa. Zini, kā veikalā kādreiz. Nogriež desai galiņi, nogriež gaļai galiņi, lai pircējiem tur smukāk precīti tiek. Un tos visus galiņus samet bļodā, un bļodai pielika klāt cenu zīme. Un tas ir nosaukts Saļankas izlasē. Un maksā 4 eiro kilogramā. Nākamreiz paņemšu līdz fotoaparātu un es viņai pajautāšu. Cienītā drīkst nofotografēt jūsu Saļankas izlasi. Viņi jautās, kāpēc tev vajag fotografēt? Es teikšu, es gribu visiem saviem draugiem aizsūtīt un parādīt, ka jūsu tirdzniecības vietā ir iespējams iegādāties Saļankas izlasi. Un tā viņiem man pilnīgi noteikti. Es zinu, ka viņi teiks, ka tu esi muļķis un ej projām. Nu tā apmēram, bet... jā, ko es vēl varu pateikt? Tāds mans pārdoms par Saļankas izlases tirdzniecību 4 eiro kilogramā.